Esiet sveicināti! Ar bažām gaidītais 9. maijs pagājis mierīgi. Lai gan uzvaras piemineklis Rīgā pulcēja tūkstošiem cilvēku, to vidū arī abus pārnu radikājus, sadursmes neizcēlās. Notikumiem uzvaras parkā jau no vakar līdzi sekoja mūsu filmēšanas grupa. Un šobrīd tiešraidē esam sazinājušies ar Ivo Kiršblatu, kurš joprojām atrodas uzvaras parkā. Es sveicināts, Ivo, kāda ir situācija uzvaras parkā? Vakar televīzijas skatītājs tiešām atrodos uzvaras parkā. Pieminekļu paklāja, un jūs aiz manis redzēt milzīgi daudz ziedus. Praktiski visi pieminekļu paklāja ir noklāti ar tūpēm, narcisēm un citiem šajā gada laikā atrodamajiem ziediem. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, uz vēso laiku un lietus gāzēm, kas ik pa brītiņam šeit uzlīja, šeit ir vairāk nekā 1000 cilvēku. Jau no sākuma bija vakar vēl un aizvakar bija pamatotas bažas par to, ka šeit varētu būt kaut kādas nekārtības, tad es pilnīgi droši varu teikt, ka bažām par jebkādām nekārtībām pagaidām nav pilnīgi nekāda pamata. Šeit gan ir pietiekoši daudz policisti, gan arī paši svinību dalībnieki izturas, teiksim tā, ļoti pieklājīgi viens pēc otru. Protams, mēs varam runāt par to, cik daudz viņi ir iedzēruši un kā šis jautājums tiek risināts, bet, katrā ziņā nav tā, ka viens bariņš stāv un gaida otru bariņu un viņi gaida to brīdi, kad varētu atrast kaut kādu konfliktu un sākt kauties vai izraisīt jebkāda veida nekārtības. Pirms dažām minūtēm arī no okupācijas muzeja atnāca apvienības Roģina gājiens, arī tas bija policists stingrā pavadībā un arī šeit nebija novērojams pilnīgi nekādas nekārtības. Un es domāju, ka arī turpmākajā vakar gaitā nekas nebūs tāds, kas varētu izraisīt pastunāt sabiedrības interesi vai būt kaut kādas konflikts situācijas. Tagad, turpmākajās minūtēs, mēs jums parādīsim to, kā šie pasākumi attīstījās vakar naktī un visas dienas garumā. Gatavošanās 9. māja svinībām pie uzvaras pieminekļa sākās jau vakar. Ap 10. vakarā sargāt pieminekli sanāca vairāk Latvijas antifašistiskās komitejas biedri, kuriem likās, ka naktī uzvaras parkā varētu ierasties cilvēki un rīkot provokācijas, lai traucētu svinīgo pasākumu norisi. Turpat netālu dežurēja arī pāris policisti. Naktī dažu stundu laikā pieminekli tika uzstādītas norobežojošās barjeras. Добрый день! Здравствуйте, товарищи! Šorīt ap 7:00 uzvaras parkā vēl pirms pasākuma dalībniekiem un viesiem vien pēc otras ieradās policijas automašīnas, un nepilnas stundas laikā 9. māja svinību norises vieta jau atgādināja neieņemamu cietoksni. 10 kārtības sargi aizsargķiverēs un speciālajā ekipējumā. Gan pašvaldības, gan ceļu policisti bija gatavi ātri atrisināt jebkuru konfliktu situāciju. Nekas neliecināja par iespējamām nekārtībām līdz brīdim, kad svinību vietā sāk pulcēties labējie radikāļi, Nacionālās spēka savienības aktīvisti, kuri vēlējās pie pieminekļa nolikt dzeloņdrāšu vainagu un sēru lentēm sasiet ziedu pušķus. Pašmājas suņiem ir jāatkāpjas. Pietiek! Mēs esam visu laiku zem okupantu karu bijuši. Es jums varu pateikt, jūs tiesā zaudēsiet, jo jūs nevarat pierādīt, ka tas nav vainags. Pēc īsas diskusijas policijas vadība tomēr atļāva Nacionālajai spēka savienībai nolikt ziedus pie pieminekļa. Šāds solis izraisīja pamatīgu sašutumu pārējos svinību dalībniekos, uz īsu brīdi pat izraisījās kautiņš. Kārtības sargā aizturēja 3 cilvēkus, 2 tā dēvētos antifašistus par Nacionālās spēka savienības aktīvistu aizskaršanu un vienu, kurš bija uzbrucis un savainojis roku kādai sievietei. Это мой брат. Нормально, можно поговорить? Пойдем с тобой поговорим. Kad nekārtības bija norimušas, uzvaras parkā ieradās Krievijas vēstnieks Latvijā Viktors Kaļužnīs ar svītu. Viņš klātesošos aicināja izvairīties no savstarpējiem konfliktiem, šādā veidā parādot cieņu Otrajā pasaules karā kritušajiem karavīriem. Es ceru, ka viss būs labi. Visi taču saprot, ka tie tomēr ir lieli svētki un nekas tos nespēja aizēnot. Uz svētku koncertu uzvaras parkā šo pēcpusdienu pulcējās vairāk 1000 cilvēku. Pasākumā bija aizliegta alkohola tirzniecība, taču tas nebija šķērslis daudziem vecā gadagājuma cilvēkiem slēpt uz tukšot grādīgo dzērienu pudeles.
Un vēl es gribēju pateikt, ka svinīgais pasākums šeit Uzvaras parkā ilgs līdz pat 10:30 vakarā. Pasākuma organizētājs sola svētku nobeigumā grandiozu salūtu, taču policija dežurēs pastiprinātā režīmā līdz pat rītam. Ārta. Paldies, Ivo, par šo informāciju. Atgādināšu, ka tiešraidē sazinājāmies ar mūsu korespondentu Ivo Kiršblatu no Uzvaras pieminekļa pakājas. Ar vēl lielākām bažām